vārds, kurš man palīdz dzīvē. Es gribu izstāstīt par tehniku, ko es izmantoju plānojot gadu. To es apkopoju vecā gada rezultātus un plānojot jaunā gada, izvēlies gada vārdu vai 3 vārdus. Es neatceros, kāds tas man ir bijis šim gadam, bet es atceros vienu gadu, ko es saucu par tādu vienu jaudīgāko savu gadu. Un tad man bija draivs, enerģija, radošums, un tos 3 vārdus var izrakstīt uz kartītēm un skatīties, meditēt uz tām, atšķirt un atcerēties. Un tad man ir frāzes, kuras gribu, lai man palīdz. Un reiz man uz kartītes bija uzrakstīta frāze Iveta parunā ar sevi, jo dažkārt šaubās, grūtos brīžos, kad tu aizej kritiskās domās un pašnoniecināšanā, vajag vienkārši ar sevi parunāt. Bet tā frāze palīdzošā, ko man draudzene bija teikusi, sākumā viņa uz plauktu sienas bija pielīmēta, un es to izmantoju, bet tad ar laiku tā arī aizmirsās un noputēja. Bet katram dzīves periodam ir savs vārds, un foršākais, jā, ka tos var izvēlēties un mainīt. Galvenais atcerēties un pielietot.